Wow, jā, esat sveicināti. Esat sveicināti. Izcīnības programmas, jauno talanta izcīnības programmas fināla turnīrā U13 vecuma grupā. Šodien tiek izspēlēts šis turnīrs, 4 komandas, 2 laukumi, 3-3. Spēle, 3-3 spēles noteikumi. Tātad maiņa, kurā ir 3 spēlētāji un vārdsargs uz laukumi 45 sekundes, 45 sekundes noteikti maiņa. Tādā komandā ir jābūt kādai meitenei. Un šajā pirmās spēles, pirmajā puslaikā vēl palikusi tikai 2 maiņas, vēl šī un vēl nākošā, tātad vēl 1 minūte. Tās noskaidrosim, kādi ir rezultāti. Tātad otrajā laukumā baltā komanda pret melno komandu, un rezultāts šeit ir 7-3. 7-3 par labu. Melnajai. Melnā komandai 7, baltai komandai 3. Tātad vēl tikai pēdējā maiņa. Un pirmajā laukumā Sudara komanda pret Sarkano komandu. Rezultāts ir 2-0 par labu Sudara komandai. Nu re. Un tā, pēdējās sekundes uz lielā klubu redzēt 5, 4, 3, 2, 1 un līdz ar to pirmais periods ir noslēdzies. Pēc tam nākošais periods, vēl 12 minūtes, tad vēl pauze. Jā, pēc tam būs pēc šīs spēles vēl viena spēle, tad laukuma uzkopšanas pauze 20 minūtes, pēc tam spēle, vēl viena spēle pamatturnīrā un tad spēles par finālā, tad spēle par 3., 4. un 1. 2. vietu. Iepazīstināšos ar šīs dienas varoņiem, ar jaunajiem talantiem. Un tātad baltā komanda šobrīd atbrauc uz otro laukumu, baltā komanda. Treneris Jotišovs Minnājevs un baltajā komandā 8 spēlētāji, 1 spēlētāji, 2 vārdsargi. Tātad Tigurs Sidorenkovs no Rīgas hokeja skolas, Maksims Sidraus no Daugavpils, Ģīrīs no Mārupes, Rudolfs Elmārs Lohmanis no Rīgas hokeja skolas, Oskars Šmuksts no Liepājas, Jaudonieks Markus Roberts Pogulis, no Mārupes Kārlis Alberts Zviedrītīs, Daugavpilietis Dominiks Sudāns un Mēģina Dūce no Laimas komandas. Savukārt vārdos baltajai komandai šajā turnīrā Magnus Kalniņš, Rīgas hokeja skola, Oskars Liekstīņš, Jāudavas. Tas ir LSS. Tas ir Ledus sporta skola, labs taisnība. Labi, tad baltā komanda uz otrā laukuma. Baltajai komandai pretī ir šobrīd stājusies melnā komanda un komandās treneris Miks Kovs. Sastāvs Dmitrijs Rakovs Rīgas hokeja skolā, Markus Alberts un Baltu Vilki, Mārtiņš Bērzos Mārupes, hokeja klubs Gustavs Godējs no Talsiem, Sebastians B. Skarnelis no Baltijas Vilkiem, Sarkīs
Laikovskis, Balvilki, Ernests Ansvejs, hokeja skola Kurbats, Adriāns Ilsjāns no Marupes, un Agnese Vārlāva. Vārtos manai komandai Joks Pillers, Balvilki un Aleksandrs Silovs no Talvārdos. Lūk, tā ir šodien melnā komanda. Savukārt uz pirmā laukuma ir sarkanā komanda un Sudara sarkanās komandas treneris ir Māris Miedzīgs. Spēlētāji Markus Polsvīgs, hokeja skolā Andrejs Bonarenko Falkons, Gabriels Aurītis hokeja skolā, Markus Mērmals no Marupes, Maksims Glukovs no Marupes, no hokeja skolas Rīgā arī Mārtiņš Oboks, Rolands Krīviņš no Valmīzvilkiem, Antons Ieprišaus no Prismas meitene, sarkanajā komandā, Levīcija Kalsākeviča no Laimas savukārt no Vārtos, sarkanajā komandai Feliks Jenikovs un Kristofers Lukas Kasērs. Labi, tikām galā ar sarkano komandu, tagad Surava komanda. Miks Romovičs treneris, Mārons Ļurčiņš, Rīgas hokeja skolā, Rafels Rukis no Rīgas hokeja skolas, Markus Gabriels Rīgas no Jaudavas, Enilis Lēmenis Jaudavā, Olavs Niklaus Mārupa, Emils Vidovs no Daugavpils, Gustavs Riedis no Valmīzvilkiem un Doms Bartaševics no Jaudavas. Meitene Sudara komandai Agresa Alarga no Laimas, savukārt Vārtos Sudara komandai Vladimīrs Saļskis un Krišjānis Emsdals no Talsiem. Labi, tātad esam iepazīstinājuši viena komandas, ja pakareiz atvainojiem. Nospēlēts 5 spēlēs. Un tātad līdz pirmās spēles beigām, beigās palikuši tikai 7,5 minūtes. Līdzies noskaidrosim kāds rezultāts ar valsts. Atbalsts pilnīgi šobrīd ir nekāds. Kurīgi atbalstītāji manai komandai? Kurīgi? Treneri, kāda situācija? Situācija ir īsti, ka ir nesanāk. Viens mājas laikā prāta 4 vārds, tad īsti ir visu laiku dzīvi. 4 vārdi mājas laikā. 45 sekundēs 4 vārdi. Un saprot, lielajā hokejā, ka ieliek vārds, reiz treneris izvēl to māju un teņi, tev jānospēlē visu tā 45 sekundes. Ja ierauj ķēdē tiks, tad ārā nevar dabūt. Vai kaut ko citu kaut kur ierauj, jā, tieši tā, vai ne? Labi, otrais laukums valdā pret Melno rezultāts 8-8. Šobrīd neizšķirts rezultāts ir otrajā laukumā, 8-8. Savukārt pirmajā laukumā, kur Sudara komandā pret Sarkano.
Kāds rezultāts? 6-0. 6-0. Sarkanajiem negrib, ja? Kur ir sarkanās komandas atbalstītāji? Sarkanās komandas atbalstītāji. Jūs te rāmā neatbalstiet. Palīdzam, Cik ir 6-0, ja? 6-0, kaut kas baigs. Jūs zinājāt, ne, ko pēc sēnes vienas maiņas laikā varat atspēlēt 4 ripas. Tātad 2 maiņās vajadzētu izlīdzināt rezultātu. Un pēc tam fināls. Tātad šī spēle, pēc tam vēl viena, tad lētas sakopšana, tad vēl viena spēle pamaturnīrā un tad fināla. Lūk, tāds ir šīs dienas tālāk mača plāns. Kas notiek? Neko, Džek, nedaudz satraukt. Pirmo reizi arēnā. Loģiski satraukums. Māmu arī nedzird, tēti arī ne. Viņi tur dominēs stiklu, tāpēc vajag palīdzēt. Iespēsies un aizies tiekājā. Vakarties to pierādīt. Vakarties ar citu šeit notika vesels 2 turnīri. Lūkekas un 15 komandām. Tur viss ir iespējams, šeit viss ir iespējams. Atbalstam, sarkano komandu, vēl tikai 4 minūtes. Kāda situācija mums ir otrajā laukumā? Rezultāts? Vēl 3 minūtes, tātad 4 maiņas. 4 maiņas, tad var izspēlēties. Pēdējā maiņa vēl 2 minūtes 15 sekundes šajā mačā. Cīņa otrajā laukumā valdiek ar fināliem. Kā šeit situācija? 6-0. Joprojām 6-0. No sarkaniem kaut kas ir jādara. Tas notiek, redzēt.
spēles priekšā, tas ir spēles katrai komandai izmanāt 4 spēles uzspēlēt. 3 spēles, 3 katrai komandai. Kopā 4, jā. Okay. Un tā pēdējā maiņa laukumā. Tad pirmajā laukumā viss skaidrs. Sarkanā komanda šī pirmajā spēlē uzvar Sudramu. Nās notiek otrajā laukumā. Kā Baltija pret Melniem, Baltija Melniem izlādās. Izmantojot pārādu, izstāstīsiet būtis lietu. To mēs tādā pieredzi no vakarienes, kad katra komanda vēl sev paņem to snapamo savu nosaukumu, no tādu palīgu, ja. Teiksim, vakarien U15